Aicinām uz skatuves Latvijas Republikas kultūras ministri Agnesi Lāci. Labvakar! Man šodien ir gods būt šeit, pasniegt balvu par mūža ieguldījumu kinomākslā. Šī ir balva cilvēkam, kurš droši vien labprātāk paliktu aizkadrā, nekā atrasto starmešu gaismā. Un pat pēc 10 gadiem savā karjerā viņš joprojām saka, tikai nenormālajiem nav bail. Un mēs droši vien varam viņu saprast. Mēs visi esam sajutuši to sajūtu, ka nedaudz ir satraukums pirms kāda ļoti būtiska uzdevuma, bet viņa darbā kļūdām nav vietas. Tas ir cilvēks, kura darbā precizitāte nozīmē drošību, uzticēšanās ir atslēga un humors vienmēr piešķir vieglumu. Tas ir cilvēks, kurš padara izteiksmīgas ainas par tādām, kādas mēs to pazīstam, vienlaikus saglabājot mierīgu prātu, stiprus nervus un sirdi īstajā vietā. Lūdzu, video. Parasti puiši. Kuram gan ienākt prātā, ka vaļas brīžos viņiem tīk izliekt pat 3. stāva logu? Mesties zem braucošas automašīnas riteņiem? Krist no auļojoša zirga. Kaskadieris. Sarežģītu, bīstamu triku izpildītājs kinofilmā. Jau 3. gadu Rīgas kinostudijā darbojas Kaskadiera grupa. Tās organizētājs un vadītājs ir Uldis Veispals, sporta meistars modernajā piecīņā, Latvijas valsts universitātes pasniedzējs. Šī ideja radās netik daudz, tā nebija netik daudz mana ideja, bet tā bija kinostudijas ideja. Pēc piedalīšanās Robina Hooda Bultās filmas uzņemšanā, kinostudija radās ideja nodibināt pašiem savu grupu, un man uzaicināja par grupas vadītāju. Un šeit lielākā daļa ir modernās piecīņas pārstāvji. Cīkstoņi, vieglatlieti. Vai mazums riska situāciju prasa kinematogrāfijā? Nevelti visi puiši ir klases sportisti. Un šķiet, ka vairāk par drosmi viņiem vajadzīga neatlaidība. 4 reizes nedēļā sviedriem vaigā pilnveidojot savu sportisko meistarību. Mēs tā kā jebkur sportisti nodarbojamies sākumā ar funkcionālo spēju paaugstināšanu. Attīstinām vispārēju izturību, spēku, ātrumu. Cik tas bija garšīgi! Ja negribi sadzert, atļauj uzlūgt savu sievu. Nē. Nu, vai tev žēl labam cilvēku? Juri, iesniegsi. Ar tev vienmēr. Juri, tev tak sievu
Nu, kā tu izpirksi savu sievu? Ļaudis tur iekšā ir skapis! Manā istabā skapis, tur ir nauda, vekseļi, dokumenti, vekseļi! Es tev došu 500 lapu! Es tev došu iekšā! Lai tavi Latvijā vajadzīgi! Dolis! Nauda! Nauda! Lopētali! Aplej man ar ūdeni! Ej, lej virsu, lej! Kas tur ir? Velns, lai parauj. Ziepes. Tur ir cilvēki. Oi, saulī! Vienalga mums ir jāatkabina. Citādi pēdējā vagona numurs mūs iegāzīs. Ja nākošajā stacijā būs izziņot trauksme. Uzmanīgi. Kudod! Padodieties! Jūs esat ielemti! Robert! Tu majora! Sveiki! Paldies! Es gribētu teikt, ka manai runai būtu jābūt tikpat īsai, cik tas ekrāna laiks ir mūsu darbam uz ekrāna.
Es gribētu pateikt paldies visiem tiem, ar kuriem mēs šo darbu uzsākām. Pateikt paldies kinostudijai un pateikt paldies arī aktieriem, jo viņi parasti ir kadra sākumā un kadra beigās. Mēs esam tikai pa vidiņu. Un es noskatījos pēc 50 gadiem filmu, kur mēs filmējām, liekam būt pašos sākumos. Un sapratu, ka palikuši no mums dzīvi ir tikai kaskadieri, operators un Uldis Dumpis. Un tāpēc es gribētu teikt tā, ka veci mēs paliekam visi, bet vecums iestājās tad, kad nevis, kad mums sāp locītavas un muguras, ka mēs domājam par to, ko mēs esam izdarījuši, bet vecums iestājās tad, kad mēs sākam domāt par to, ko mēs neesam izdarījuši. Tāpēc nedomāsim par to, ko mēs neesam izdarījuši, un būsim vienmēr jauni. Paldies! Un tas ir mans dublieris. Paldies visiem nominantiem, paldies visiem laureātiem, paldies televīzijas skatītājiem, kas šovakar bija ar mums. Aicinām visus laureātus uz skatuves šo mirkli iemūžināt. Paldies jums! Lai dzīvo latviešu kino! Savu narratīvu, liec savu kontu, stibī savu statīvu, krāmē savas sliedes, turi